Ikars komandas kapteinis Artūrs Cīruls. Artūr, nezinu, pastāst, kas tev notika galvā pēc 3 vārtiem, jo es varu pateikt, man asaras acīs, bet pastāst, kā tu jūties, kad Tonijs gūl 3 vārtus. Jā, es arī turēju asaras, šobrīd vēl turu, jo Nikarās spēlēja ilgi jau. Šis kaut kas unikāls. Čaļiem milzīgs paldies par atdevu, faniem, atmosfērai, Zigim, trenerim par ieguldīto darbu. Jums visai komandai, kas veido šo visu, jo kuldīgākas šis tāds likās neiedomājami. Pirms es sāku vispār spēlēt jebko. Paldies tam vīram, Zigim, ka šis mūs viss te tur. Palīdz mums būt šeit, visu izdara, lai mēs te būtu. Nezinu, ko vēl pateikt. Emocijas bija, nav tāda vārda, ko es varētu izdomāt šobrīd. Noteikti grūti ir komentēt tagad spēli pēc šī visa, bet tomēr kaut kādas pāris lietītas, kas bija, kādēļ mums izdevās to kausu izcīnīt. Es domāju, jā, ka viens no faktoriem noteikti bija tas, ka tas rezultāts ilgi turējās. 2-2 ļoti ilgi, sodi turējās, viss bija ļoti saspringti. Mums ar Nīcu tā vienmēr ir. Tas ir tā kā liktenis mums. Bet, kā mēs runājām jau ķertuvē, nevienā brīdī neatslāpstam. Mēs spēlējam futzalu, nesākam spēlēt, kā mēs sakam, lielo futbolu, tikai dzenam uz priekšu, protams, cieņu pretiniekam, bet ko viņi darīja visu laiku? Tikai uz augšu stabu. Mēs, piemēram, caur kontroli, caur vieglām, tuvām piespēlēm mēģinājām. Tāda vēsā galva, un, protams, arī pieredzējušie, tas pats Arķoms, tas pats Romāns, viņi dod to drošības plecu, kad viss izdosies. Un mēs līdz galam ticējām. Tas arī viss, domāju, tas ir galvenais. Ticības sev, ticības spēkiem, treniņu ieguldījums, tas viss atmaksājās. Es zinu, ka svētdiena ir, bet tomēr kā svinēs, vai tomēr gatavojamies jau virslīgas ceturtdaļfinālā? Tas, lai paliek aizskatuvē. Paldies! Super, paldies!